vai te Harijs. Šodien, veicot kārtējo izbraucienu ar velo, atklāju, ka tuvojās nobeigumam ceļa izbūve pie Vidzemes izpūtēja centru un autoservisu. Nu, paskatīsimies, kādā stadijā pašlaik viņš ir. Izskatās, ka abas asfalta kārtas ir uzklātas. Arī veloceliņš gar malu. Nu, ļoti patīkami. Ļoti patīkami. Pamatīgi būvdarbi notiek lejā, kur agrāk varēja nodot visādas atkritumus, lielgabarīti, lapas un tā tālāk. Man patīk, ka necenšas nojaukt visu agrākās ēkas, bet pārveidot, ietērpt mūsdienīgā veidolā. Nešaubos, ka rezultāts būs ļoti labs. Un būs atkal viens sakārtots stūrītis. Pamazām tiek sakārtots arī ceļš uz Valmieras enerģiju. Un te iet garām jaunais ceļš par bijušo Valmieras rajonu patērētāju biedrības bāzi. Daļa asfalta jau ir uzklāta. Veloceliņš arī viena daļa jau ir izveidots. Šis ceļš tālāk izvedīs pa ielu līdz stacijas laukumā. Un te varēs piebraukt pie ZAO no otras puses. Nu, stacijas gals rūpnieciskā zona un bijusi Valmieras gaļas kombināta teritorija pamazām sakārtojas. Te jau ir ielikt kaut kādi pamati. Redzam, ka pilnā sparā iet arī Naujas krasta promenādes izbūve. Nostiprināts kalns, lai nenoslīd. Tālāk tiek gatavots jau asfalta ieklāšanai. Kaut kā tā, darba daudz vēl. Bet, nu, darba notiek. Projekts jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Kopējais budžets 3.113.000 eiro. 2.780.000 dod Eiropas Savienība. Būs lieliski vieta, kur pastaigāties pilsētniekiem un pilsētas viesiem. Jo labu laiku dažādi pilsētu plānotāji ir teikuši, ka mēs Valmierā neizmontojam gauju, kas tek cauri pilsētai. Tā ir katras pilsētas viena no lielākām vērtībām. Nu, tad gaidīsim,
Tad būs gatavs un vērtēsim. Nu, tas šoreiz arī viss. Līdz nākošreizei. Čau!